Apskatīsim situāciju, kad īrnieks nemaksā īres maksu, nemaksā komunālo pakalpojumu rēķinus, izdemolē dzīvokli un atstāja to neinformējot par to izīrētāju. Ko var darīt šajās situācijās un ko var darīt, lai nākotnē izvairītos no šādiem gadījumiem? Vēl nesaistīti ar īrnieku redzu šim dzīvoklim problēmu ar autostāvvietu pagalmā. Zemes grāmatā ir ierakstīta autostāvvieta, kas pieder šim dzīvoklim, bet, kā redzams, autostāvvietā ir novietots cits auto. Šis jautājums iespējams ir jārisina kopā ar apsaimniekotāju vai jāsauc policiju, lai uzliek sodu par stāvēšanu neatļautā vietā. Bet šis ir cits jautājums. Viss sākās kā ierasts, atrod īrnieku, paraksta īres līgumu, un jaunais īrnieks laimīgi sāk dzīvot. Un izīrētājs, protams, priecīgs, ka atradis īrnieku. Bet prieka brīdis bija īss, jo īrnieks pēc mēneša nesamaksāja pirmo īres maksu. Īpašniece prasīja, kas notiek, kāpēc nemaksājiet. Īrnieks sūtīja viltotus maksājumu uzdevumus, ka kur es nosūtīju, es nezinu, kāpēc nauda nav aizgājusi. Un tā tas stāsts turpinājās vairāk mēnešu garumā, kad īrnieks sūta viltotus dokumentus. Sliktākais bija tas, kad netika maksāt arī komunālie maksājumi. Tas nozīmē arī, ka nama pārvaldnieks sāka sūtīt īpašniecei vēstules ar parādu, lūdzu apmaksājiet parādu. Un īpašniece nesaprata, kas notiek, jo īrnieks sūta maksājumu uzdevumus, ka viss ir samaksāts. Īpašniece vērsās pie nama apsaimniekotāja, lai izvērtē šo situāciju, taču ir maksājuma uzdevums, ka viss ir maksāts. Bet kā izrādās, ka tad visi šie maksājuma uzdevumi, kas bija skaitīti par komunāliem rēķiniem un arī par īri īpašniecei, bija viltoti. Īpašniece ir mana ģimenes locekle, tāpēc viņa zina, ka es nodarbojos ar nekustamajiem īpašumiem un vērsās pie manis. Šajā gadījumā uzreiz apzinājos, ka vajag uzteikt īrniekam dzīvokli. Uzreiz sastādīju līguma laušanas aktu, jo šajā gadījumā bija pagājuši vairāk kā 2 mēneši, kad netiek maksāti komunālie rēķini. Dzīvojamo telpu īres likumā ir noteikts, ja 2 mēnešus nemaksā rēķinus, tad var vienpusēji laust līgumu. Nosūtījām īrniekam šo vēstuli, un pēc mēneša viņš arī izvācās. Un tas stāsts par to, kā viņš izvācās, arī ir interesants. Tā kā īpašniece dzīvo ārzemēs, viņa uzticēja man paņemt no īrnieka atslēgas, sazinājos ar īrnieku, vienojos par laiku, kad tiksimies. Viss bija labi, atbraucu uz dzīvokli, īrnieks nav. Viņš saka, būšu pēc 10 minūtēm, atslēgas ir zem paklājiņa pie durvīm. Atveru dzīvokli, un man pavērās bēdīgs skats. Atverot dzīvokli, uzreiz saskāros ar nepatīkamu aromātu. Pie durvīm stāvēja šāds netīrs paklājiņš, zem kā bija atslēgas. Es viņu tagad ienesu iekšā, lai kaimiņiem nebojātu skatu uz dzīvi. Viss šādi izskatījās, te nekas nav darīts. Lielākā problēma ar to, ka viss ir atstāts netīrs, viss ir taukos, viss ir kaut kādos pleķos, smaka tāda ļoti specifiska, kas ir noticis izlietnē. Ļoti smirdēja sākumā. Tagad tur izstāsta, ka viss ir izkalts, bet ļoti nepatīkama smaka bija. Viss ir netīrs, viss ir ar kaut kādu netīruma slāni. Leduskapis netīrs, sienas netīras, ir kaut kādi plankumi uz sienām, visādi šādi te. Un izsists loks. Ja mēs vadamies pēc dzīvojamo telpu īres likuma, tad pa visiem šiem bojājumiem īrniekam ir obligāti jāziņo izīrētājam, bet šajā gadījumā tas netika darīts, un es nebrīnos, kāpēc viņš nevēlējās tikties ar izīrētāju. Paskatīsimies vanas istabu. Šeit arī ļoti, teiksim tā, šeit arī situācija nav no tām labākajām. Ir izlaustas dušas durvis. Redzams, arī ir stiprs pelējums, par ko arī īrniekam ir nekavējoties jāziņo izīrētājam. Un viss ir ļoti netīrs, ļoti sliktā stāvoklī. Pods ir netīrs, izlietne netīra. Kopā ir izveidojies vairāk kā 1500 eiro liels parāds no īrnieka puses.
Īrnieks solīja to apmaksāt, īrnieks solīja uztaisīt maksājumu grafiku, bet kopš īrnieks pameta dzīvokli, telefons ir atslēgts un vairāk ne uz kādu kontaktu neiziet. Šajā situācijā vienīgā iespēja ir vērsties civiltiesā, celt prasību par zaudējumu piedziņu, un tas būtībā ir vienīgais veids, ko tālāk šajā situācijā darīt. Protams, jāsauc meistars, jāsaņem tāmi par remonta izmaksām, to mēs arī varam pievienot tiesas pieteikumā, bet realitāte ir tāda, ka mēs nezinām, dabūs to naudu atpakaļ, nedabūs, jo tas tagad ir atkarīgs viss, ko īpašnieks tālāk izlems. Šādos gadījumos, kad īrnieks pamet telpas neziņojot par to īpašniekam, lai ienāktu dzīvoklī, ir vajadzīgi vismaz 2 liecinieki, arī nepieciešams filmēt video un fiksēt visu dzīvokļu faktisko stāvokli. Jo, ja tas netiks darīts, tad tiesā var arī pateikt, ka man te stāvēja zelts, tagad es to zeltu vairs nevaru atrast. Un teorētiski pat arī šajā situācijā, kad netiek parakstīts pieņemšanas nodošanas akts, tad līgumu izbeigt var tiesa. Tas sanāk, ka faktiski, ja tagad nav bijusi tiesa, tad līgums vēl ir spēkā ar īrnieku, kurš jau ir sen pametis telpas un vairs nekontaktē. Situācija atvieglojums ir notariālais akts nostiprināts zemesgrāmatā. Tas nozīmē, ka jūs īres līgumu apstipriniet pie notāra un notārs to iesniedz zemesgrāmatā. Tad šajās situācijās, kad ir tik liels parāds, tiesa var ātrāk lemt par līguma laušanu. Un, kas attiecās uz dzīvokļu izdemolēšanu, tad dzīvojamā telpa īres likums norāda, ka šajā gadījumā izīrētājs var laust līgumu uzreiz, bet, ja, piemēram, īrnieks nevēlās izvākties, kādas ir jūsu iespējas? Tad arī tikai caur tiesu, caur notāru, tiesu izpildītāju, un, protams, to visu jādara liecinieku klātbūtnē, jo jūs nevarat vieni paši ienākt, fiziski īrnieku aizskart, izmest ārā, jo tas arī ir pret likumu. Tāpēc nav tādas īstas receptes, kā sevi pasargāt no šādiem gadījumiem, no šādām situācijām, jo arī pat investori, kur nodarbojās ar dzīvokļu īri, vienmēr ierēķina savos nākotnes rādītājos zaudējumus, kas ir saistīti ar šādām situācijām, jo tās neizbēgami būs. Un, lai pat arī cik kārtīgi mēs meklētu īrniekus, vai jūs paši meklējat īrniekus, vai caur nekustamā īpašuma starpniekiem, nekad nebūs tā, kad būs 100% droši. Jo arī šo īrnieku atrada nekustamā īpašuma starpnieks, bet situācija ir tāda, kāda tā ir. Problēma ir GDPR. Ja? Mēs nedalāmies ar personas datiem. Tas nozīmē, ka ja man, piemēram, šis īrnieks ir, es zinu viņu vārdu, uzvārdu, personas kodu, es visu zinu, bet es ar šo informāciju nevaru dalīties ar citiem nekustamā īpašuma starpniekiem, es nevaru dalīties tagad video, ja, jo tas būtu GDPR pārkāpums. Un tā arī tagad notika. Tas īrnieks ies droši vien pie cita izīrētāja un cerēsim uz labāko situāciju. Vēl mēs atdaramies pret tādu lietu kā tā drošības maksa. Drošības maksa ir noteikta 2 mēnešu maksu apmērā. Respektīvi, kad jūs parakstat īres līgumu, tad jums īrnieks samaksā par 1. un par pēdējo mēnesi. Pēc dzīvojamo telpu īres likuma jūs nemaz vairāk nedrīkstat prasīt, un tas nozīmē, ka šie 300 eiro nesedz vispār šīs remonta izmaksas, kas te tagad ir radušās. Tāpēc, vēlreiz rezumējot šo visu, slēdziet līgumu, nostipriniet pie notāra, iesniedziet zemesgrāmatā. Ja būs šādas situācijas, tad tās ātrāk tiks atrisinātas. Pārbaudiet īrnieka personas datus, paskatieties varbūt Google, kāds cits ir jau kaut ko ierakstījis par viņu. Un vienmēr reķinieties, ka izīrēšana ir saistīta ar šāda veida riskiem. Un tam vienkārši ir jābūt gatavam. Paldies, ka skatījāties šo video. Ja vēl kaut ko vēlaties dzirdēt par dzīvokļu īri, rakstiet apakšā komentāros. Paldies, ka skatījāties. Uz redzēšanos!